Nu, labrīt no rīta. Piparmētru tēja. Jā, briesmīga glāze, bet tā ir no vakardienas, un es tikko paēdu. Pusdienās bija rīsi, puķkāposti ar olu apcepti, un šeit skābēti kāposti un nereāli garšīgi sarkanie sīpoli. Kad skatījos vienu vlogu, jā, kur viena sieviete, viņa bija uztaisījusi salātus un tik garšīgi ēda tieši sarkanos sīpolus. Un viss, un tajā vakarā es gāju uz veikalu, domāju, nē, man arī vajag. Man arī vajag, un tā, nu es aizgāju un tagad pie visiem salātiem. Jā, un bez salātiem nevar iedomāties ēdienreizi. Un tad, nu es ēdu. Uzliku arī kafiju, bet gribu pastāstīt par mājas notikumiem. Re, kur mani botas. Šitādas botas pagājuši gadu man vīrs nopirka 75 eiro. Tādas tā kā. Ja? Un priekšā izmetās izdila caurumi tieši tur, kur, nu, piemēram, priekšējais pirksts. Nu, un es tādu izdomāju, nu, man kaut kas ir jādara. Nu, man ir žēl vienkārši 75 eiro uzreiz, nu, viss, tas ir tikai vienai sezonai, tā kā pagājuši gadu es nēsāju, jā, un viss. Nē, man tas liekas pat raku, un tāpēc es izdomāju, es taču varu kaut ko sadomāt, un man ir šādi spīdumi, es nezinu, bet ziniet? Nē, nu, droši vien šausmīgi bezgaumīgi, jā? Bet es visu laiku šoju un domāju, nē, būs nereāli bezgaumīgi, būs briesmīgi, bet dažkārt ir tā, šuj, un tad no bezgaumības, dažreiz bezgaumīgās lietas ir tik ļoti bezgaumīgas, ka kļūst gaumīgas. Beigās parādīšu rezultātu. Jā, paga, un kafija, stulīt. Tad es vēl gribēju pastāstīt par notikumiem. Nu kā, es zinu, iepriekšējā video, tur, kur es stāstīju par tiem piedzīvojumiem ar to kaķīti, ko es paņēmu. Tur cilvēki bija tik mīļi un uzmundrinoši. Jā, nu paldies jums liels tiešām par to, ka jūs, nu piemēram tāda frāze, ja, ka kaķi tā kā uzrodas pie mums tikai uz brīdi, un tad viņi paši iet savās gaitās. Nu jā, it kā tā, es nevaru tam piekrist tomēr, tāpēc, ka ir tā viena banālā frāze, mēs esam atbildīgi par tiem, kurus mēs pieradinām. Ja? Un ja man kaķi ir mājās, manā teritorijā, tātad es par tiem esmu atbildīga. Nu, un te ir tā, kur ir pacients, es parādīšu pacientu. Oi, pacients. Nekur. Pacients šādi gulēja vakardien visu dienu. Jā, tēmt viņš izstiepjas un skatās kā pirātiņš ar vienu aci. Un šādi gulēja vakardien visu dienu. Jā, viņam ir vārds Miedziņš. Bet pa nakti viņš vispār bija tādā tā kā čokuriņā. Un, piemēram, tagad, ja es viņu pajāju, tad viņš paceļ galviņu, jā, viņš paceļ, vismaz viņš kā reaģē, ka viņam nepatīk šajā gadījumā, kaut gan, nu, pašarā jau mums ar viņu ir labas attiecības, bet tagad viņam nepatīk. Un kāpēc mums ir vispār epopeja ar kaķiem? Es nezinu, bet viņi ir mani ģimenes locekļi. Es nevaru arī tā kā, nu, ziniet, arī, nu kā, nereaģēt, es nezinu, vēl vispār par to, piemēram, nestāstīt, nu, tā arī nesanāks. Jo viņi dzīvo pie mums, un tas nozīmē, ka, nu, tie ir arī tie, tā kā bērni. Nu, droši vien vieglāka forma, bet, nu, tik un tā kā bērni. Un sanāca tā, ka es sestdienā, tā, kaut kas man sāk pīkstēt, pagaidiet, es izslēgšu. Sestdienā es kaķim iedevu jēlu gaļu. Jēlu vistu, un es biju tik priecīga,
ka viņš ēd, foniņā nekur būs viena skaistā, ka viņš ēd, un es viņam sagriežu ļoti mazos gabaliņos, jo viņam ir tikai viens zobs. Un viņš ēd, un es tik priecīga, un viņš pieiet pie leduskapļa, un ik pēc kaut kāda brītiņa atkal bļauj, jo viņš ir nedzirdīgs, tad viņš šausmīgi skaļi ņaud, un ka viņš vēl grib to vistu, nu labi, es vēl iedodu, nu un tā gala beigās viņš apēd kāds 300 gramus par to sestdienu, un pirms tam viņš ir ēdis, nu, parasto kaķu konservu plus sauso barību. Un ziniet par sauso barību, tas ir tiešām veterinārārsts. Neskatoties uz to, ka kaķim, piemēram, nav zobu, tik un tā jādod sausā barība, jo viņi viņus rīt tā kā, nu, vienkārši iebāž mutē un norī. Tā kā, tas man bija atklājums. Un vēl, nu jā, tā tad viņš pāēda tajā sestdienā, un viss, un no sestdienas nakts viņš jau gulēja pilnīgi nekustīgs, tā kā vienkārši tā kā knapi elpo. Vakar viņš gulēja šāds pats. Un vispār es salasījos briesmu lietas par to, ja notikusi saindēšanās ar jēlu gaļu, tad steidzami dzīvnieks ir jādabun uz veterināro klīniku. Un vakarā es zvanīju, bet tā cena ir vienkārši šausmīga. Jārēķinās aptuveni, ja nakts klīnika, tad aptuveni ap kādiem 160 eiro. Man likās drusku pat raku. Un sārs teica, nu labi, gaidiet līdz rītam, nu kādā citā klīnikā, un pēc tam vediet viņu. Nu jā, un šorīt mēs viņu aizvedām 10. Uz klīniku, viņu pielika pie sistēmas. Nu, un sadevu 3 šprices, un iemesls ir gaužām vienkārši. Viņam ir 18 gadi, un gaļa ir ļoti smags, nu, ļoti smags ēdiens, un viņam jau ir pirms tam jau bijusi nieru mazspēja, līdz ar to viņam tādi produkti lielos daudzumos vispār tagad ir pamatīgs iekaisums visos gremošanas orgānos un īpaši zarnas tādas uztūkušas, un tagad vienkārši jādod pretsāpju zāles, rīt iespējams atkal jāaizved, jāskatās, kā viņš uzvedas, jo galvenais ir tas, lai viņš dzer ūdeni. Tad vēl šitās ir buljons, jums parādīšu. Nu jā, ziniet, man kaut kādā mērā liekas, ko man darīt tie, kuriem neinteresē kaķi? Neskatieties mani. Re, šitāds te. Un tāds tā tik ik pēc kādām stundiņām jāiedod, jo viņš vispār nav ēdis. Un ja kaķis ir saindējies, piemēram, tad bīstami ir neēšanas fakts. Ja? Tas, ka viņš neēd, tas ir bīstami, tas var bojāt aknas un vienkārši nu, tā, ka vienkārši dzīvnieks nomirst. Jā, viņam ir tikai 18 gadi. Bet es tāpat laikā, kaut arī sazvanījos ar dažiem, nu jā, radiniekiem. Man radinieki mīl cilvēki, bet viņi domā, nu, 18 gadi nav ko cīnīties. Nu, ja viņš saindējās, lai nu tad, nu, kā ir tā ir. Nē, man liekas, ka tā nedrīkst. Man liekas, ka nedrīkst, kaut kas ir jādara. Nu, redzēsim, kā viņš atkopsies. Vispār nekad vairs nedošu dzīvniekiem jēlu gaļu. Laikam mūsdienu dzīvnieki kaut kādā mērā jau pieraduši pie tiem konserviem, pie tā kaut kā, nu tā mākslīgā, ja? Nu kā tāds īsts brutāls gaļas gabals, 18 gados. Nu kaut gan bija ļoti smalks sagriežts. Un tad ir maltā gaļiņa. Ai, nu labi. Nu tā, es varu pateikt to, ka es visu nakti tā kā guļu. Nu, man īpašība ir atbildība. Man arī tas ir raksturīgi, ka visiem maniem mājas iedzīvotājiem ir jābūt normāli. Un, ja nav normāli, tad mans uzdevums ir tā kā, es esmu tā, teiksim, tā pavarda sargātāja, tad man ir ļoti raišpilni. Un tad šonakt es visu laiku ar lukturīti skatos, vai viņš elpo. Jā, jo viņš jau beigās bija tik slābans. Vispār, tagad vismaz ir reakcija. Tā vienkārši slāps guļ, sarāvies kamolā, un tad brīžiem vispār šitāds te uz vienu sānu. Nu, šausmas. Man ir ļoti grūti noskatīties dzīvnieku ciešanām. Un galvenais jau vakar sākās atkal pašpārmetumi par to, ka iepriekšējais kaķis pazuda, un redz šo es sabaroju ar jēlu gaļu, un viņš gandrīz jau nomirst. Jā, bet tāpat laikā... Nu jā, tāda dzīve, gan jau, ka tas man kaut ko ziņo.
Es nezinu. Un tāda ir dzīve, un tad vēl mazais puika bija saslims, un vēl turpina klepot, nu, mēs ļoti daudz gājām peldēties. Precīzāk viņiem ļoti patīk upe. Nu, tā jau ir karaliska vieta, ja līdz upei ir 1 minūtes skrējiens, ja. Nu, loģiski, visi iet garām, nedaudz saulīti paspīd, ejam peldēties, nu, ejam, nu, redz, un tā paaugstējās temperatūra 38. Nu tā kā mums ir tā. Bet šīs lietas visas, kas ir augu vērošana, nu arī tādi jau nokautuši vai apkautuši vai kādu, šaumest ārā. Labi, turpināšu šūt bezgaumīgās botas. Cerēt, ka kaķītis tēt atvesaļosies un šonakt jau es varēšu gulēt. Nu tā. Viss atkal ir procesā. Ko es vēl gribēju teikt? Jā, paldies visiem, kas pierakstās manam kanālam. Tā arī ir tāda, tas ir dāsnums, sirds atvērtība. Paldies jums un paldies tie, kur ielikuši laiku. Ja tev patika, ieliec laiku, ja nepatika arī. Labi, tā, visu gaišu.